Bakabul salam Afghanistan salam Bakabul salam Afghanistan salam. Pirmā misija vienmēr ir nedaudz grūtākā, jo tu lec iekšā neskaidrā, nezināmā, tomēr svešā pasākumā, svešā struktūrā, svešos uzdevumos. Mēs darbojamies Holandes mobilā hospitāļa sastāvā, bet kā atsevišķa struktūra vienība ar atsevišķu komandas struktūru, atsevišķu pakļautību, ziņošanas sistēmu un vispārējo. Kas mums tur sagaidīja? Principā mēs sākām savu darbību tajā laikā, kad mainījās kārtējā Afganistānas ISAF kontingenta komanda, kad vadību no iepriekšējās Turcijas vadības pārņēma Holandes, Vācijas apvienotā komandas sistēma. Pats mūsu pirmais cietušais, ko mēs jau praktiski dabījām glābt apmēram 2 nedēļas pēc mūsu ierašanās turp. Tas bija vietējais afgāns, kurš mēģināja apsargājumā teritorijā iekļūt lidostā un uzkāp uz mīnas amerikāņiem, kuri patiesībā riskējot ar savu dzīvību un pat pārkāpjot zināmas instrukcijas, glāba šo cilvēku, vilka ārā no mīnu lauka. 20 minūtes no notikuma brīža jau šis pacients atradās mūsu hospitālī uz operāciju galda, kas patiesībā ir ļoti labs rādītājs arī jebkurai civilai situācijai, nerunājot par šādu situāciju nakts, mīnu lauks un tā tālāk. Un arī tas, ka pēc tam mums bija iespēja šo cilvēku praktiski visus šos 6 mēnešus, kamēr mēs tur atradāmies, sekot viņa dzīvei un mēģināt uzlabot viņa dzīves kvalitāti. Viņš zaudēja abas kājas, viņam palika ģimene. Tas bija smagākais, kas ir no tā laika palicis, šis te autobusa negadījums, kad 33 cilvēki cieta un 2 gāja bojā. Vienība, kurā mēs darbojāmies, sniedza palīdzību arī vietējiem civiliedzīvotājiem. Arī mēs, protams, iesaistījāmies šajos darbos. Viņi mūs uztver kā palīgus, kā glābējus, kā bieži vien vienīgo salmiņu viņu bezcerīgajā dzīvē. Jā, protams, ir lietas, ir niansītes, kas ir mainījušās arī mūsu laikā. Ja mēs tur aizbraucām sākumā, tad praktiski uz ielas neredzēja nevienu sievieti bez paranžas. Ja? Tā kā mēs braucām projām jau pilsētā uz ielas, sieviete normālā eiropeiskā izskatā jau bija praktiski gandrīz vai ikdiena. Tādas lietas tur mainās. Tur parādās televīzija, video, satelīti, tehnika, bet dzīves stils, domāšana un vispār dzīves uztveres šaubos, vai tur mainīsies kādreiz. Bet tomēr tā ir cita pasaule. Brīžiem pat mums pašiem rodas tādi jautājumi par to, kāpēc mēs tur esam vajadzīgi un vai tie cilvēki, kuru dēļ it kā mēs tur esam, vai viņi vispār mūs grib, vai viņi grib savā dzīvē kaut ko mainīt, vai viņi mūs uztver kā cilvēkus, kuri ir atbraukuši viņiem palīdzēt,
vai viņi mūs uztver vienkārši kā svešinieks, kur grib uzspiest kaut ko svešu, absolūti savādāku nekā viņi ir pieraduši un absolūti savādāku nekā viņi grib kaut ko. Ja šī valsts nav mainījusies pēdējo pāris tūkstošu gadu laikā, tad, es nezinu, vai tur arī kaut kas vēl mainīsies vispār. Protams, un bez šaubām tas bija vērts. Lai mēs bijām maza vienība, mēs bijām 8 cilvēku vienība, vienalga. Šis te Latvijas karodziņš starp citiem karogiem tur mastā stāvēja. Latvijas vārds tika nests pasaulē un ar savu darbu un ar savu kvalifikāciju mēs tur bijām ļoti labā izskatā. Ladies and gentlemen, we have just landed at Kabul International Airport. Un tā pirmā nosēšanās, tā pirmā izkāpšana, protams, ka katram karavīram viņi ir tomēr tāda, kaut kā jauna priekšā mēs esam. Tā misijas komplektācija bija fantastiska. 3 dienās sakomplektējām cilvēkus un braucām uz Afganistānu. Es to uztvēru pats priekš sevis, kā svētceļnieki iet ceļojumā, teiksim, uz kaut kādām svētām vietām un tā tālāk, uz Aglonu, bet es to uztveru kā tādu svētceļojumu uz Afganistānu, ka man ir jāpild šī misija pret savu valsti, pret sevi pašu. Tika atvērts pirmais civil-militārās sadarbības centrs Kabulā. Spilgtākais gadījums 2004. gada misijā bija tas, kad sēžot šajā centrā, vienu dienu ienāca iekšā viens vietējais onkolīts, un viņš saka hello un noliek uz galda granātu. Mans priekšnieks tā laika, francūzs Pūkots Žakē, viņš izlec ārā pa logu. Es sēdēju pie tā galda tā kā sēdēdams, es saku thank you. Protams, kājas augsts. Un tad tūks ienāca iekšā, viņš bija paslēpies aiz leduskapi. Viņš saka, ka viņš vēl var atnest. Un tad es teicu, nē, saka, viņš vairāk nenes uz šejienu, ka mēs aizsūtīsim sapieru. Nākošais brauciens jau bija 2007. gads, kur es pildīju civil-militārās sadarbības virsnieku funkcijas Mazari Šarifa un Maimanā. Tagad arī būs Latvijas karavīrs. Tik, cik jau varam, tik Latvijas puse arī dara, un tas ir kopējais ieguldījums, un kaut kas mums ir jādara. Jā, ir cietums, ir skolas, ir bērndārzi, ir, jā. Jo, ja mūsu karavīri ir šī konkrētajā reģionā, konkrētajā rajonā, tad mums ir jādomā par to, kā mēs varam šiem civiliedzīvotājiem parādīt, ka Latvija kā valsts nenāk tikai bruņot agresiju. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi, lai šie civiliedzīvotāji vietējie mūs pieņem. Pretējā gadījumā, ja viņi mūs nepieņem, tad ne mums ir šī informācija, kur man ir nācies sastapties, ka vairākas reizes tev šie civiliedzīvotāji uzzvana, pazvan man vai manam kolēģim vācietim un pasaka, uz ceļa jums ir uzlikts improvizētais spridzeklis, nebrauciet. Katrs to uzliekam uz kaut kādā mirklī uz kauliņiem, jā? Dzīvību un naudu. Mēs katrs to pārdomājam un katram karavīram viennozīmīgi, vai viņš ir bijis štābā vai kur. Katram, vai viņš ir braucis ārā, viņam ir kaut kādi incidenti, gadījumi. Arī, protams, ka Latvijā var dzīvību zaudēt, bet tanī brīdī tu brauc, tu zini, ka tev būs jau šādi gadījumi. Maija sākumā bija 2007. gadā bija uzbrukums Maimanas bāzei. Mēs atceramies tās dāņu karikatūras, kas satracināja šo te musulmaņu pasauli. Un vienkārši līdz Afganistānai šīs te karikatūras bija nonākušas, protams, ir tāls ceļš, kamēr vīri aiziet ar kājām un aiznes, bija nonākušas pēc pusgada līdz šai mazajai pilsētiņai Maimanai. Un tad, kad šie cilvēki šīs karikatūras redzēja, tad viņi arī sāk šo te demonstrāciju pret bāzi. Jā, aizdegās mašīna, bija diezgan. Tā kā somu karavīram tur ar akmeni trāpīja diezgan pamatīgi. Viņš tika hospitalizēts. Mike 2 forward is Mike 10. That's great.
tika izsaukts ātrās reaģēšanas spēki no Mazari Šerifa, lai šo incidentu kaut kādā mērā likvidētu un lai nomierinātu šos te vietējos iedzīvotājus. Tās sajūtas karavīram, kad tu nolaidies Rīgas lidostā vai tu iebrauc ar autobusu. Jā, no pirmās misijas mēs atbraucām ar autobusu caur Poliju. Nakti braucām, lai tikai ātrāk būtu mājās. Tās sajūtas, ka tu pārbauc robežu, viņas ir neaizmirstamas. Es domāju, ka dzīvē es esmu daudz bijis, daudz pasaules valstīs, ceļojis, kādās 50 noteikti. Salīdzināt to sajūtu, ka tu atbrauc mājās no misijas, vienalga kādas. Nevar aizstāt neviens. Kāds tu liels jau! Ой, маму, папу! Ziemassvētku zvaigzne, lai par visiem mīlis. Miers, lai ir virs zemes, miers iekš katras sirds. Katram no mums ielīst kāds mīlums un sirsniegums mūsu sirdīs. Gaidat Ziemassvētku brīnumu un gaidat mūsu mājās. Priecīgs un gaišs jums visiem Ziemassvētkus. We will go out from Invictia to Desperado. Up there, where is it going to go? There's Anna camp. It's okay? Yeah. Just meet up in the gate so we can meet up our guys. Yeah, okay. Jā, es biju otrajā kontingentā, kas bija Kabulā. Mēs bijām Norvēģu kaujas grupā iekšā. Mums bija Itāļu un Ungāru kaujas grupā. Ir tā, ka nav dienas. Vispār nekas, ko darīt, tad ir tā, ka ir pa 2-3 uzdevumiem dienas. Kas mums ir, viss ir konvenciālā munīcija, rūpnieciski ražotā munīcija. Ir no padomju laikiem padomju munīcija. Irānas, Pakistānas, Itāļu, var teikt, no visas pasaules. Lai viņš apskatās šito, kas te ir iekšā, varbūt tur kaut kāds sprāgstils vai kas varbūt iebācis iekšā. Ejiet tagad no attāluma pie mājas stūra. Tie draudi, it kā viņi nāk visu laiku patstāvīgi, tie draudi, kad vienā vietā var kaut kas būt, otrā vietā kaut kas var būt, bet reāli no visiem tiem draudiem ir materializējušies varbūt kaut kādi 5% no visā lielā daudzuma, kas ir iedots. Jo mēs darām to pašu, ko mēs darām šeit. Un tur ir arī vieglāk strādāt nekā
šeit Latvijā, jo šeit mums munīcija viss sarūsējas, mēs nevaram pateikt nekādas atšķirības, ne krāsu kodus, neko. Tur mēs redzam uzreiz kādu krāsu kodi un mēs jau zinām, ko darīt un kā darīt. Franču izlūkiem uz atbildības rajonā strādājam, tad viņi tur vairākas vietas mums parādīja, kur munīcija ir. Un tad pie Kabulas mēs no kalna gala nocēlām vienu raķeti, kurai bija mīnas aplikts apkārt, un mēs kopā ar norvēģiem, ar inženieriem strādājam. To, ko mēs šodien spridzināsim, tas ir mēnešu laikā viss savākts. Sanāc kaut kādi mazie, paņem tos vispirms. Domāju, ka vajadzēja atstāt mums maisā. Nav nekādu vainu, jā. Ot arī to, ka jūs tiešām darat labu darbu. Protams, protams. Kā to līdz? Nu, te es nezinu, tas ir, paldies Dievam, nav dzirdēts vēl, ka kāds būtu saspridzinājies, bet mēs Kosovā, kad bijām, mums bija vairāk gadījumu, kad bērni tieši saspridzinājies. Vogas pagaidām atstā. Davai krāmējam un jābrauc ir pakaļ. Arī daudz, kas atkarīgs ir no apsardzes, kā apsardze nostrādā. Te apkārt kalnos ir viņu apsardze un mūsu apsardze ir paši redzēt, ko viņi stāv visu laiku. Bet, ar minmetē izšau tā jau no liela māksla. 3-4 km izšau un izkārtībā. Čau, jā. Mēs aizbrauksim, paskatīsimies vietu, lai nav cilvēku un lopi kalnos. Didis tiks galā apsardzi, pateiks, kur viņiem stāvēt. Tad arī sāksim. Līdz kautiņām neaizgāja, bet vārdu pārmaiņa ir bijusi diezgan bieži. Ir tos daļas, kas ir. Veči ir veči, zin kā, un tur visādi, savā starpā tur gadās, ka tur, konflikti katrā, loģiski, pusgadu dzīvo vienā kazarmā vai teltī vai nav, kur, jā, viens ātrāk vai vēlāk, uz nervumu uzkrīt. Konflikti ir jānolīdz viņi turpat uz vietu, lai nekas nenotiek un jāturpina tālāk, kamēr brauc mājās. You will be an officer now? Yeah, okay. Yeah, okay. Okay. Jā, es sēžu. Mēs braucām uz turieni, ko es vīriem teicu, ka mums tik mazs kolektīvs, visu laiku atrodoties tikai ārpus bāzes. Mēs 7 cilvēki vien uz vietas, ka mums jābūt tam kolektīvam. Viņam ir jābūt, mēs nevaram tur katrs savā stūrīt ierauties un dzīvot. Bet tāpēc, ka tas bija tieši pirmais, bet vairāk tāpēc, ka mums tā sanāca viens no motiem tika apšaudē, viens karavīrs tika ievainots, un tad mūs iemet, mēs vienīgie bijām, kas bāzē uz vietas, no motiem tika atbraukuši, mums pateica, ka viņš jābrauc ar palīgā viņiem. Sākumā ir tas, ka nezini apvidu, nezini to situāciju un jūties nekomfortabli. 80% varbūt vairāk. Tā misijas laiku pavadījām ārpusē, tas ir satiekoties ar vietējiem, braukājot pa ciematiem, mēģinot iepazīties ar savu rajonu, nodibināt kontaktus. He said that there are some local commanders, they force these guys to leave their village. Their village is called that is... His name is Golan. Sākumā visvairāk pārsteidz vietējo viesmīlību un vienkāršību. Ir lietas, ko var pieņemt priekš sevs un pamācīties no viņiem, kā viņi savā nabadzībā ir spējuši izdzīvot un tāpat laikā saglabāt tādu dzīves gudrību, nezaudējot kaut kādas savas vērtības, kuras viņiem nākuši gadsimtiem līdzi. Vietējās varas, kā lai pasaka, rētings tur ir ļoti zems, tāpēc, ka visi ir ļoti korumpēti. Centāmies pēc iespējas vairāk braukt patruļās tieši kopā ar policiju, lai parādītu to, ka viņi patrulē
savā rajonā, un mēs viņiem palīdzam. Citādi viņi tur baidās izbraukt, viņi saka, ka viņiem nav degvielas. Pat aciņi iet, redzi? Šaušana bija. Tur policisti šauja un atbildīja kaut kāds bišķi. Fight notiks, tas ir. Jā, caur kameru var redzēt. Situācija tai ciemā, tas bija kārtējais, bija ciemā uzbrukums iepriekšējā naktī. Un ciema iedzīvotāji bija sazinājušies ar policiju un lūguši policijas atbalstu. Un tā kā mēs bijām rajonā, tad mēs pieslēdzāmies vietējai policijai. Ciems izlaupīts, tur viņiem aizvestas pēdējās aitiņas vienīgās projām. Vietējie neapmierināti, ēst viņiem nav. Vietējā policija atņēma kaut kāds 2 vai 3 ieročus vietējiem iedzīvotājiem tā ciema. Un uz ko viņi ļoti agresīvi reaģēja, jo tad viņi saka, jūs atņemsiet mums tos dažus ieročus, tad mums nebūs ar ko pretoties. Jo mums šonakt atkal nāks laupīt, ja jūs jau nepaliksiet mums aizsargāt. Līdz ar to tas izvēršās par tādu pūļa nekontrolējumu vai maz kontrolējumu pūļa efektu, ka viņi visi tagad mēģina policija izteikt visas savas pretenzijas, un sievietes skrēja niknam atņēma policistiem tos ieročus. Un tad es policijas priekšniekam pēc tam jautāju, kāpēc tu viņam atdevu. Viņš teica, ja es nebūtu tām sievietēm viņas atdevis, tad viņas mums līdz Maimanai skrietu līdzi. Viņš aizis tāpat, labi iet, viņš salauz to visu. Tas mēs esam lē. Un mūsu autovadītāji guva, es domāju, ļoti lielu pieredzi. Izbraucām, atradām tādus ceļus vai, teiksim, bezceļus, kur vismaz vietējo vārdiem runājot, pirms tam neviens nebija braucis. Tad vienkārši priekšējā mašīna, kas brauc, tas bija nakts laiks. Braucām ar nakts redzamības ierīcēm, apgaismojums minimāls, un līdz ar to gadījās, ka mums pusmetru paņēma pa kreisi un apgāzās mašīna. Dabūjām paši vilkt ārā, paskatoties to apvidu, un redzot, cik šauri ir ceļi, tu saproti, ka tur neviens tev palīdzēt, vienkārši nav spējīgs. You can be free, Anuš. Tiešām tas nemiernieku vai Talibanu ienākšana rajonā pastiprinājās, un tieši Faryabas province ir tā ģenerāla dostuma ietekmes zona, kurā tie nemiernieki negribēja nākt iekšā. Bet viņiem laika ir pietiekoši, viņi lēnītiem sēž, padomā, un tad viņi lēnām sāk vilkties iekšā un domā, ko izdarīt pret ISAF. Tā doma ir tāda, varbūt, ka viņiem ļaut pašiem dzīvot un attīstīt to valsti, kā viņi to vēlētos, bet ar ārpasaules, teiksim, ārpasaules ne, bet citu valstu naudiņu nedaudz palīdzot, jā, un ar padomu, kā tad mūsdienās tas notiek demokrātiskā valstī. Tā ir tā lielākā doma, palīdzēt viņiem, nevis aizbraukt un tagad sākt karot, jā, pret nemierniekiem, viņus tur iznīcināt, un lai tikai zemnieki paliek un visi tie zemnieci jau paliks, un jau nezinās tik un tā, ko darīt tālāk. Protams, lidmašīna veda mūs lēnām mūsu dzīves realitāti. Jo tuvojamies mēs Afganistānai, un tā realitāte kļūt arvien tuvāk zemē. Atvainojos reiz, ka nesaukšu jūsu amatus un pakāpes, lai mēs būtu īsāk, saukšu tikai uzvārdus. Romeo 3, priekšā pa labi, Kalve. Romeo 3, tālāk. Aizmugurē pa labi, Zatlers. Romeo 9. Skanija, jeb smagā mašīna, sēžās iekšā visi mēdīļu pārstāvi. Drošības sajūtas apsīt tev latviešu karavīri. Vislabāko drošības sajūtu.
Katrā ziņā tieši Latvijas karavīru dienestu vietā ar to pārliecību, ar to disciplīnu un to stāju, kā viņiem bija. Tu jūties fiziski droši pats personīgi un arī jūties droši par to, ka viņi sargā valsts drošību. Vispilgtāk man palika atmiņā tieši tie vārdi, ko teica vietēji iedzīvotāji. Uz jautājumu, kā mēs varam jums palīdzēt. Skolas un ūdens mums ir nepieciešams. Ļoti vienkāršas vietas, kas ir vajadzīgas cilvēku eksistencei un attīstībai. Thank you very much. Fakts tāds, ka mēs īstenībā esam tur humāna apstākļu dēļ, jā, lai šī tauta tālāk dzīvot mierā pēc 30 gadu kara. Viens ir skaidrs, šeit ir jābūt mieram. Tur nav jautājums, vai būs. Šeit ir jābūt mieram, un tas ir mūsu interesēs. Arī karavīru darbs ir jānovērtē. Jāsaprot, ka tas ir sabiedrības labā. Jo Latvijas interesēs ir, lai tā visi būtu veiksmīgi, jā, un mēs būtu veiksmīgi šīs misijas sastāvdaļa, kas panāk pozitīvu rezultātu. Un tad var vieglāk atbildēt arī šeit sabiedrībai, kāpēc mēs tur esam. Vai tie upuri, ko mēs nesam, ir samērojami, vai viņi ir attaisnojami. Jā. Katrā ziņā šobrīd visas valstis, kas tur piedalās, domā par to, kāda mums būs izējas stratēģija. Tad, ko mēs atstāsim aiz sevis Afganistānā, ja mēs nevaram būt mūžīgi. Kādā ziņā viņš ir enerģisks un māk būt populārs, jā, rietumos, jo šīs reizes, piemēram, ar Karzai man ir labas personiskas attiecības, un jebkurā pasaules formā, kur mēs satiekamies, mēs vismaz minūtes 5 līdz 10 pārunājam, kas ir mainījies, jā, un es katrā ziņā būtu ļoti priecīgs, ja kādreiz būtu Latvijā, un arī, piemēram, tādai studentu videi pastāstītu par to, kas ir Afganistāna. Emocijas, kas man bija tajā brīdī, bija kaut kas jauns, jā, un sapratni, par ko to mēs darām. Ar katru minūti kļuva lielāk. Kaut arī tas, ka mēs aizkavējamies par stundu, tāpēc, ka nejauši raķeti tur bija kaut kur gājis. Tad viss tā ir realitāte, kad kara realitāte tur ir pavisam tuvu. Un faktiski to nevar sajust šeit. Tad es ietilpu pirmajā operacionālās sadarbības padomnieku grupā, kas devās uz Afganistānu, apmācīt Afganistānas Nacionālās armijas vienu no bataljoniem. Viena lieta tā ir tieši kārdarbība kalnos un grūtības, ar kurām es saskāros, pašam savu fiziskā sagatavotību. Ienaidnieka attieksme pret dzīvi, pret nāvu un tas, kā viņi izvēlās savu taktiku, viņi ir augstāk motivēti mirt par savu ideju, nekā tas ir ar mums. Faktiski viņiem dzīve sākās pēc nāves, tad, kad viņiem pienākās visi labumi un viņam galvenais ir nomirt ar šāvienu krūtīs, nevis mugurā. Pagājušās dienas pārtestējās radiosarunās varēja dzirdēt, ka pretinieks izvairās šaut pa mums tikai tāpēc, ka mums ir pārāk daudz civili apkārt. Tomēr viņiem ir svarīgi civili arī, ja? Patreiz notiek cīņa par vietējo iedzīvotāju prātiem un sirdīm. Pats pirmais princips un galvenais, kas vijās cauri visiem principiem, ir, kad ir kauns nomirt gultā. Vīrietim jānomirst ir laukā ar ieroci rokās. Un tā viņi gadsimtiem ilgi dzīvojuši, un tāpēc viņiem, mēs gribam nomirt ar jēgu. Viņiem pilnīgi vienalga, kā viņi nomirst.
TRP-8, TRP-8, and TRP-10. Engage. Hey! Get that up! Get that more 19 up! Labie. 107 mm raķete. 107 mm. O, tā. Ja vēlreiz nāk roketi iekšā, tad var skriet uz to ēku. Iesākumā tev liekas, ka apšaudas katru dienu, pēc tam tu iepazīstot vidi un novērtējot draudus, līdzīgi kā Remarka romānos, tu pēc skaņas sāc izšķirt, kas pa lādiņu, uz kurien viņš lido, tad tev jau vairs beigās neliekās, ka apšauda notiek katru dienu, jo tu tomēr tas laiks ir ilgs un ilgi dzīvot stresā un reaģēt uz katru šāvienu, uz katru troksni, kas notiek, tu būtu jāsajūt prātā. Pāris reizes nokrīt minmetēja lādiņu. Dažreiz neuzsprāgni, dažreiz es gadījos aizsagam otrā pusē, dažreiz snaipers šāvs ir, es dzirdēju, ka spīnas lodz, bet viens aspekts ir kā latvieši, kā sadarbības partneri amerikāņiem. Tas, ko es ikdienā redzēju, tas, ka viņi bija priecīgi, laimīgi par to, ka tajā konkrētā rajonā ar viņiem kopā karo vēl kāds no koalīcijas spēkiem, ka viņi nav vieni paši tikai amerikāņi tur. It's going to take a little time for them to get used to the gun system and just to understand how it works. Hey! Let me fucking know next time! Labs skats, ne? Čalī, tas kā es sev mierīgi. Vienīgais, ko es tev pateikšu, tas man pietrūkst. Tie ir saulesrieti. Saulesrietis neredz. Šeit nav. Saule aiziet aiz kalna. Un tev paliek tikai krēsla. Afinis, pasties uz afinu. Kurš taču to afinu var kontrolēt? No mums uz ziemeļiem nav neviens tajos kalnos. Tieši tā galvassāpe, strādājot kopā ar afgāņu vienībām, ir šī te sadarbība ar afgāņiem. Sagatavot viņus, sakāt mašīnās, aizbraukt konkrētā laikā, tad rūpēties, lai viņi kā cālēni neizklīst kalnos, lai viņi turās kaut kādā formācijā, lai viņi paši paņem ūdeni līdzi. Saproti, viņiem nevienam nepatīk strādāt, jo tas ir suņu darbs. Kāpēc viņiem strādāt? Skaidrot. Izvietot viņus, ja es to daru. مشكلة ده مولتار بشي فقفل هدفونه يو مرمي فقفل سار اور I'm Baudin medic. Medic, doctor. Very good. Vienā jaukā rītā mēs pamostamies Slainsdenā un 3 afgāņi, kuriem panākt bija jāstāv uz vārtiem, pazuduši. Postiņos tikai ieroči stāv. Aiziet mājās pa ceļu. Viņam viens gājis pakaļ nezien. Latvijas karavīri atkal kā sadarbības partneri afgāņu karavīriem tika novērtēti diezgan augstu no afgāņu karavīru puses. Lai iemantot respektu pie afgāņu karavīriem, pārsvarā vajadzīgs bija 3 lietas. Fiziskā sagatavotība, tad spēja iet kopā kalnos ar viņiem, ko viņi uzskata par savu lielāko plusu un lepnumu, tad spēja pārvietoties kalnainā apvidū. Otra lieta ir precīza šaušana. Tas bija karstākais laiks arī tīri no kauju viedokļa. Nemiernieku uzbrukumi un negulēts naktis un jau nobeiguma fāze kļuva arvien smagāk, jo tas morāli, fiziski tā nesamā krava, kas sakrājas plecos, viņi kļūst vien smagāk. Nav diena, kas viņam neatceros un nedomāju. Gaida visi, ja? Labi.
jāiet, es nevaru šeit palikt, es nevaru šeit palikt. Paliek mani rūdzi mieži, kā iesēti nenopļaut, kā iesēti nenopļaut. Paliek mani skumeliņis, uzaudzētis, neiebraukts, uzaudzētis, neiebraukts. Paliek mana līgaviņa, iemīlēta, nepaņemt, iemīlēta, nepaņemt. Projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Es nevaru šeit palikt.